Un studijā esam aicinājuši Saeimas deputātu Latvijas reģiona apvienības līderi Mārtiņu Bondaru. Labrīt! Labrīt! Kā tad jums šodien ir plāni? Kāpsiet tribīnē, debatēsiet par nākamā gada valsts budžetu? Mēs jau esam debatējuši faktiski visu iepriekšējo nedēļu, no pagājušās trešdienas, tad, kad budžets nonāca mūsu ziņā un zināmā mērā mēģinājuši noskaidrot, ko tad valdošie vēlās panākt ar šo te nākošo gadu budžetu. Un izrādās, par nožēlu Latvijas iedzīvotājiem, tā ir tikai matemātika. Tur aiz tiem skaitļiem ir maz satura. Un, ja parādās, piemēram, saturs, ja mēs dzirdam tādus vārdus kā nevienlīdzības mazināšanas budžets, sākam vaicāt dziļāk, tad patiesībā tie ir tikai sabiedrisko attiecību speciālistu uzrakstīti vārdi, bet paskaidrojumi no tiem politiķiem, kas šos vārdus nolasa, nav. Bet jūs partija ir nolēmusi neiesniegt priekšlikumus nekādus nākamā gada valsts budžetam, tad varbūt jums tomēr būtu, nevajadzētu mums kāp tribīnē nodarboties ar kritiku, tas tā populistiski izklausās. Ja jūs kaut ko kritizējat, tad dodat arī priekšlikumus, kā to mainīt. Es jums vienu piemēru pastāstīšu, bet vispirms par kopumā. Tātad pirms budžeta saņemšanas Saeimā bija ļoti skaidrs signāli, ka opozīcijas priekšlikumi netiks ņemt vērā kopumā. Un, protams, pati budžeta pieņemšanas gaita ļoti skaidri apliecina to, ka šos opozīcijas priekšlikumus nevienu neņem vērā. Bet tad kādēļ vēl jēga debatēt? Un tātad, kā piemēram no vakardienas, kur mēs skatījāmies dažādos opozīcijas priekšlikums, tātad viens iesniegums par bērnu rotaļu laukumu izveidi Laumas rajonā Liepājā, kurš nāk no pozīcijas puses, un turpatās netālu priekšlikums no opozīcijas Karostas rajonā arī radīt bērnu laukumu. Un, protams, kā jūs domājat, bērnu laukums Laumas rajonā gūst atbalstu, Karostā negūst. Protams, tur vētraina debats starp pozīciju un opozīciju par to, kā tad atšķirās šie divi bērnu laukumi, lai pēc tam, kāds 5 minūtes vēlāk, nāktu vēl viens bērnu laukums Zaļajā Birzī Liepājā. Bet tā ir bijis gandrīz vienmēr, ka koalīcija sevišķi, protams, nesteidzas atbalstīt opozīcijas priekšlikumus, bet opozīcija vienmēr, tas ir arī jebkurā gadījumā jūsu darbs, strādāt ar likumiem un sniegt priekšlikumus un pamatotas priekšlikumus, bet jūs to šobrīd nevēlaties darīt. Tātad mūsu darbs ir pēc būtības norādīt uz to, kā vajadzētu būt citādāk. Bet debates un izrunāšanās presē nav priekšlikums pēc būtības, mums taču vajag iesniegt dokumentu. Priekšlikums pēc būtības var iesniegt, ja šos priekšlikums ņem vērā. Nē, priekšlikums var iesniegt jebkurā gadījumā. Jā, protams, ka priekšlikums var iesniegt jebkurā gadījumā, bet tā ir tikai papīra smērēšana un laika tērēšana. Bet jūsu kolēģi no Ingūnas Sudrabas partija no Sirds Latvijai nodarbojas ar šo papīru smērēšanu, vai tad viņi nebūtu pietiekami prātīgi? Mēs ar Sudrabas kundzi arī vakar budžeta komisijas sēdes laikā runājām par to, ka šāda veida budžeta pieņemšana nav valsts interesēs pēc būtības. Jā, pirmkārt jāizdebatē pēc tam, ka šis budžets jau ir pieņemts, vajadzētu tomēr visiem apsēsties, ne tikai tur pozīcijai, opozīcijai. Tātad gan pozīcijai, gan opozīcijai vajadzētu apsēsties pie galda un izrunāt, kā mēs valsts interesēs tomēr labāk varam pieņemt budžetu, nekā tas ir tagad. Jo jārunā par lielajām lietām. Ja mēs runājam par veselības aprūpi, piemēram, tad ir jārunā par to, nevis, ka mēs iedosim klāt, piemēram, 31 miljonu eiro, bet jārunā par to, kas tad būs tam cilvēkam. Un tikai pēc tam tie skaitļi seko. Ja, ka mēs, piemēram, dodam vairāk naudu kompensējumiem medikamentiem. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, lai cilvēks nenokļūtu slimnīcā, bet varētu ārstēties pie savu ģimenes ārsta. Ja. Un tas ir lētāks veids, un tas nozīmē, ka mēs vairāk cilvēkiem palīdzam. Tās ir tās lietas, par ko vajadzētu debatēt Saeimā. Ja? Tāpat tās aizsardzība. Ja mēs runājam par aizsardzību, tad mums ir ne tikai tas skaitļos jāpasaka, jā, mēs nākošā gadā tagad sasniegsim 1% no nacionālā koprodukta aizsardzības vajadzībām. Bet kas tad reāli būs? Kāds uzlabojums? Bet tad man ir jautājums tāds, tātad jūs neiesniedzat priekšlikumus, jo tos tāpat neņems vērā? Tā es pareizi sapratu, jā? Jā. Tad jūs kāpjat tribīnē debatēt, jo? Tātad pirmajā lasījumā debats notiek par budžetu kopumā. Un tur mēs kāpām tribīnē. Kurš tad jūs uzklausāt? Kas ir jūsu auditorija šajā gadījumā? Pirmkārt, mēs ceram, ka sadzird mūsu
teiksim, kolēģi Saeimā, kur ir pozīcijā. Un mēs redzam, ka tas tiek sadzirdēts. Otrs, protams, Latvijas iedzīvotāji to sadzird. Jo pēc būtības Latvijas iedzīvotājiem jau dienas beigās lemt par to, kā tad politiķi strādā. Vai tie, kur šobrīd ir iesnieguši budžetu, un patiešām šis budžets ir valdības atbildības budžets, tikai un vienīgi valdības atbildības budžets, vai tie apmierina tās vajadzības, kuras, teiksim, tās iespējas, kuras ir, un tās vajadzības samēro vai nesamēro, vai tomēr to var izdarīt citādi. Un mūsu uzdevums ir to norādīt. Bet vienalga, tas izklausās mazliet pēc tāda paviršu darba, jo priekšlikums, kas uzrakstīts kā dokuments, tas ir ar pamatojumu, bet nevis šādas tikai runas un debatēšanas. Tad jums varbūt nav nemaz vēlēšanās, vai varbūt partijai nav kapacitātes sagatavot tādus tiešām nopietnus priekšlikumus dokumentu formā? Ziniet, mēs, piemēram, rītā, ja mēs skatāmies ies jautājums ja būs jautājums dienas kārtībā, Saeimas dienas kārtībā par tautas vēlētu prezidentu, ko ir iesniegus mūsu politiskais spēks. Pagājušā nedēļā mēs arī tiešā veidā iesniedzām priekšlikumu, kurš skar budžetu. Autoceļu fonds, par kuru lielākā daļa politisko spēku pirms vēlēšanām parakstījās un teica, atjaunosim. Mēs iesniedzām šo priekšlikumu. Kur šis priekšlikums palika? Miskastē viņš palika. Tad jūs tagad, lai sāktu tādu konstruktīvu darbu, gaidīsiet no koalīcijas, kad viņi būs gatavi sadarboties ar jums? Nē, mēs turpināsim strādāt tādā pašā veidā, kā mēs to darām. Un svarīgi šajā te politiskajā darbā tomēr ir runāt par tām lietām, kuras ir svarīgas sabiedrībai, un cerams, ka valdošiem politiķiem vienā brīdī sabiedrības spiediens būs tāds, ka viņi vairs nevarēs ignorēt sabiedrības intereses. Un, piemēram, skolotāju pikets bija viens no signāliem. Un, ja tā turpināsies, tad skolotāji nebūs vienīgie, kur piketēs pie Saeimas un protestēs pie Saeimas. Vakar, ja mēs klausījāmies Kera kungu televīzijā, tad mēs redzējām, ka arī ārsti plāno streikot, ņemot vērā to situāciju, kurim veselības aprūpē. Un tā tālāk. Mēs redzēsim dažādas sabiedrības grupu neapmierinātības izpausmes, un mēs varam tikai piedāvāt risinājumus, runājot par to ar sabiedrību. Tad, jūsuprāt, šobrīd nākamā gada budžets nav tāds, ka to varētu pieņemt. Kā jūs balsosiet? Mēs balsosim pret. Mēs balsosim pret, jo budžets nav tikai matemātika, budžets tomēr ir visu pirms, ko mēs mēģinām sasniegt ar skaidru motivāciju, kas ir tās lietas, kas būs uzlabojumi Latvijas iedzīvotājiem, un tikai tad tie ir skaitļi. Koalīcija uzsver, ka šis ir sociālās un drošības budžets. Vai jūs redzat būtisku atbalstu tieši šīm sfērām? Jā, mēs tagad, ko mēs esam mēģinājuši debatēt ar faktiski koalīciju valdošajiem par to, kā tad tas ir nevienlīdzības mazināšanas budžets. Kā piemēram, deklarācijā ir ierakstīts tāda interesanta lieta, kā nevienlīdzības mazināšanas indeks S80-S20, kuram vajadzētu tiekties uz koeficientu 5,4 2017. gadā. Un tad, kad skatījām budžetu, es uzdevu jautājumu pēc šī gada, kāds tad būs tas koeficients? Neviens vēl līdz šim brīdim man nav spējis atbildēt ne no koalīcijas, ne no finanšu ministrijas. Deklarācijā lepni ierakstam, lepni par to stāstam no Saeimas tribīnas, dienas beigās neko ar to neiesākam. Par nodokļu politiku nākamajā gadā runājot par mikrouzņēmumu nodokli, to palielinās. Kāda ir reģionu apvienības pozīcija šajā jautājumā? Mums ir ļoti skaidri ierakstīts programmā, un pie tās arī mēs turamies, un tas bija arī mūsu pagājušās nedēļas balsojums saglabāt esošajā 9% līmenī. Reģioniem, protams, arī jebkurā gadījumā palielina trūcīgāko iedzīvotāju ieņēmumus. Kāda ir nostāja šajā jautājumā? Tātad minimālā alga izdara milzīgu galvas sāpes, it sevišķi reģionos, kur mazie uzņēmēji nespēja samaksāt šo te starpību, jo no tā pieauguma, ja 58 eiro uzņēmējiem ir jāsamaksā vairāk, tad tikai 28 no tiem 58 eiro nonāks cilvēku kabatā. Pārējais jau aizies valsts kasē. Un pēc būtības šis te minimālās algas palielinājums ir ne jau tāpēc, lai to mazinātu nevienlīdzību, bet tāpēc, lai būtu ko pārdalīt šajā te budžeta laikā. Un tas ir iemesls, lai būtu vairāk naudas valsts kasē.
Tas ir papildus nodoklis, kuru valdība saka, mēs neko neceļam, bet patiesībā uz uzņēmējiem, kuri ir lielākie maksātāji šajā sadaļā. Jo 174,000 Latvijas iedzīvotāji ir tie, kuri saņem minimālo atalgojumu un strādā privātajā sektorā. Savukārt tikai 9,000 strādā valsts sektorā. Tā kā valstī ir ļoti, ļoti maza, ietekme uz valsts budžetu šī izdevuma daļā. Uz šī budžeta pieņemšanu. Šobrīd jūs arī patiesi runājat kā opozīcijas pārstāvs, tātad mikro uzņēmumu nodokli nevajadzētu palielināt, minimālās algas palielinājums kā nodokļu palielinājums, bet kur tad valsts budžetā jūs redzētu tādu būtisku palielinājumu nepaukstinot nodokļus? Tātad būtisks palielinājums šajā laikā nav iespējams kopumā, ja ekonomiskā aktivitāte samazinās. Tas nozīmē, kā tad jūs uzlabot situāciju izglītības un medicīnas sistēmās? Redziet, piemēram, veselības aprūpe iet roku rokā ar labklājības ministriju. Tā kā dienas beigās mums par valsts pārvaldes reformu vajadzēja runāt tajā brīdī, kad mēs veidojām valdību, iespējams apvienojot šo veselības un labklājības nozars, jo bieži vien cilvēks ir nabaks, tāpēc slims, un slims, tāpēc nabaks. Un tām ministrijām būtu jāsadarbojās, lai runātu par šiem jautājumiem. Vēl 2 nedēļas atpakaļ budžeta komisijā skatījām apropriāciju, jeb naudas piešķiršanu, labklājības ministrijai, jo slimības lapu skaits ir palielinājies. Un tad, kad es vaicāju labklājības ministrijas pārstāvēji, vai jūs runājat ar veselības ministriju par jautājumiem, kur skar, kā tad samazināt šīs slimības lapas, kā tad samazināt, lai cilvēki mazāk slimot, tad viņi nemācēja uzreiz atbildēt. Un viņi šaustījās starp domu, jā, runājam, nerunājam. Bet tad es saprotu, ka jūs esat vērsti šobrīd, ja skatās uz nākamo gadu tikai uz reformām, jo pēc būtības jūs domājat, ka valsts budžetu nākamgad nemaz nebūtu iespējams palielināt pie šī brīža ekonomiskās situācijas? Pie šī brīža ekonomiskās situācijas valsts budžeta palielinājums nebūtu tik liels, kā mēs to vērojam tagad, bet valsts budžetu, protams, var tikai un vienīgi palielināt ar labāku nodokļu iekasējumību. Kurš arī, ka šis jautājums arī, protams, parādās valdības deklarācijā, ka mēs 1/3 no nacionālā koprodukta mēģināsim iekasēt nodokļos. Savukārt, ja mēs skatāmies 2015. gadu ciparos, tad no 14. pret 15. gadu būs samazinājums nodokļu iekasējumībā. Pašā noslēgumā vēl, kas jums ir labs sakāms par nākamā gada budžetu? Kas ir tāds izdevies? Kas ir labs par nākamā gada budžetu? Es domāju, ka pirmkārt ir labi tas, ka mēs zināmā mērā patiešām piešķiram līdzekļus valsts aizsardzībai. Ja mēs skatāmies iekšēji, tad, protams, mums ir jākritizē tas, kā forma un veids, kā tas tiek pieņemts pēc būtības. Ja mēs skatāmies no mūsu sabiedroto viedokļa, kurš šobrīd nodrošina mūsu drošību, tajos ģeopolitiskajos apstākļos, kuros mēs atrodamies, tad viņi redz, ka jā, Latvija turpina palielināt savus aizsardzības tēriņus. Un tas ir pareizs solis pozitīvā virzienā. Jā, liels paldies un tiešām vēl veiksmi darbos un ar vien labāku sadarbību ar